Sveicināti! Kurpi īsti dodās mākslīgais intelekts? Izrādās, ja gribas zināt atbildi, jāskatās platformas X virzienā. Tieši tur šobrīd notiek visas karstākās diskusijas. Tāpēc šodien ielūkosimies, par ko īsti runā nozares līderi, balstoties uz pavisam svaigu 2026. gada marta ziņojumu. Un gatavojamies, jo tehnoloģiju pasaule mainās daudz ātrāk nekā varētu šķist. Iedomāsimies uz mirkli. Kas notiktu, ja mākslīgais intelekts burtiski izkāptu no ekrāna? Saruna vairs nav tikai par gudrākiem chatbotiem vai labākiem attēlu ģeneratoriem. Nē, diskusijas epicentrs ir pārvietojis uz kaut ko daudz reālāku, uz fizisku EMI, kas varētu pilnībā mainīt mūsu ikdienu. Un lūk, te arī ir tā mākslīgā intelekta nākamā lielā robeža – fiziskā pasaule. Viss šis vilnis šķiet aizsākās NVIDIA GTC 2026. konferencē. Ziniet, visi gaidīja runas par jaunajiem Blackwell procesoriem, bet tad pēkšņi galvenais sarunu temats bija robotika. Un tas nebija tikai tāds blakus temats, tas bija ļoti skaidrs signāls, visa nozare pagriežas jaunā virzienā. Un te tas ir jaunais atslēgas vārds, par ko visi runā – fiziskais EMI. Proti, aizmirstam par mākslīgo intelektu, kas dzīvo tikai serveros un datoros. Tagad runa ir par robotiem, kas mācās un fiziski darbojas mūsu pasaulē, mūsu telpā. Un ticiet man, šī ideja šobrīd ir tas, kas liek visiem nozares grandiem aizturēt elpu. Labi, bet kā lai iemāca robotam domāt? Tas, protams, ir tas $1 miljonu jautājums un nākamais lielais izaicinājums. Izskatās, ka atslēgas slēpjas tā saucamajos pasaules modeļos. Iedomāsimies to šādi. Mākslīgais intelekts it kā uzbūvēs sev galvā tādu kā mini pasaules simulāciju, tādu kā savu fizikas dzinēju. Tas nemācās no grāmatām, ka ābols krīt uz leju, tas to vienkārši saprot no savas simulācijas. Un šī spēja, protams, ir, absolūti izšķiroša, lai roboti varētu droši kustēties mūsu vidē. Tāpēc nav brīnums, ka tādi milži kā World Labs un General Intuition liek iekšā milzīgu naudu tieši šajā jomā. Un tad vēl ir šie autonomie aģenti. Iedomājieties tādus nenogurstošus digitālos pētniekus, kas strādā bez apstājas 24/7, vienkārši iedot tiem uzdevumu jaudīgu datoru un, kamēr mēs guļam, te izskrien cauri simtiem eksperimentu. Tie atrod datos tādas sakarības, kuras cilvēka acs visticamāk nekad pat nepamanītu. Tas ir zinātnes pātrinājums pilnīgi jaunā līmenī. Labi. Bet kamēr vieni lido mākoņos un sapņo par robotiem un pasaules simulācijām, citi, daudz pragmatiskāki cilvēki uzdod ļoti vienkāršu jautājumu, cik tas viss maksā. Un šis pragmatisms sāk pamatīgi mainīt spēles noteikumus. Izrādās vairs nav svarīgi būt tikai lielākajam, ir jābūt gudrākajam. Ziniet, ilgu laiku visā nozarē bija tāds kā moto, jo lielāks, jo labāks. Visi kā traki sacentās, kuram būs modelis ar visvairāk parametriem. Bet tagad šis te lieluma kults sāk pamazām brokt. Kāpēc? Jo izstrādātāji sāk saprast vienkāršu patiesību. Milzīgi modeļi ir arī milzīgi dārgi, un tāpēc tagad galvenais jautājums ir cits. Vai to pašu darbu var izdarīt ar kaut ko mazāku, lētāku un efektīvāku? Fokus mainās no brutāla spēka uz gudru efektivitāti. Paskatīsimies uz konkrētu piemēru. No vienas puses mums ir, teiksim, Claude Opus 4,6. Fantastisks modelis, bet jāatzīst dārgs. Un tad no otras puses parādās tāds kā Minimax M2,7, kurš izrādās spēja sasniegt gandrīz identisku rezultātu par krietni zemāku cenu. Un uzņēmumiem, protams, tas ir milzīgs ieguvums, augsta kvalitāte par saprātīgu naudu. Bet, protams, tehnoloģija ir tikai viena stāsta puse. Otra, nemazāk svarīga ir, kā uz to visu reaģējam mēs, sabiedrība. Un te, jāsaka, aina ir diezgan divējāda. Ir gan milzīgas cerības, gan arī pamatīgas bailes. Jaunākās aptaujas rāda, ka sabiedrība ir burtiski sadalījusies divās nometnēs. Vienā pusē ir apmēram 55%, kas ir diezgan optimistiski un redzami kā lielu ieguvumu. Bet otrā pusē ir pārējie 45%, kas ir, krietni piesardzīgāki, pat nobijušies. Un šī plaisa starp viedokļiem ir patiešām zīmīga. Tātad
Optimisti runā par pasauli, kur MI palīdz mums būt produktīvākiem, uzlabot dzīves kvalitāti, būtībā padara visu labāku. Savukārt pesimisti zīmē daudz drūmāku ainu, nākotni, kurā mēs īsti nevaram uzticēties MI sistēmām un kur daudzi cilvēki varētu zaudēt darbu. Un šīs divas vīzijas šobrīd saduras. Šī diskusija ir tikpat svarīga, ja ne svarīgāka, par pašu tehnoloģiju. Labi, tātad. Kā lai šajā visā neapmulst un nepaliek malā? Patiesībā ir pāris pavisam vienkārši veidi, kā ne tikai sekot līdzi, bet pat iesaistīties šajās sarunās. Ja gribās dzirdēt visu, tā teikt, no pirmavotiem, platformā X vajag pasakot līdzi šiem tēmturiem. Tie ir kā tāds tiešais loks uz visām karstākajām debatēm. Es īpaši ieteiktu pievērst uzmanību #PhysicalAI un #WorldModels. Tieši ap tiem šobrīd ir vislielākā rosība un notiek visinteresantākais. Bet, ja ir vēlme ne tikai sekot, bet arī pašiem piedalīties diskusijā, ziņojums dod labu ieteikumu – koncentrēties uz to, kas tiešām ir svarīgi. Ko tas nozīmē? Rādīt praktiskus piemērus, nevis tikai teoretizēt. Mēģināt izskaidrot tādus sarežģītus jēdzienus kā pasaules modeļi pavisam vienkāršiem vārdiem. Un, kas ir pats galvenais, runāt par tēmām, kas uztrauc mūs visus. Piemēram, par to pašu darba tirgus nākotni. Un nobeigumā gribētos atstāt pārdomām vienu lietu. Kamēr mākslīgais intelekts mācās par mūsu pasauli, par fiziku, loģiku un visu pārējo, mums pašiem ir jāsāk mācīties par to, ko mēs no šī intelekta īsti gribam. Jo galu galā jau MI būs tieši tāds, kādu mēs paši to veidosim. Jautājums paliek atklāts. Kādu nākotni mēs izvēlēsimies?